skaļāk, dāmas un kungi. Labvakar, labvakar, labvakar. Labvakar, cienījamās dāmas un augsti godātie kungi. Labvakar visi tie, kura dzīves sastāvdaļā ir bijis arī šis mums labi zināmais un senais draugs Lats. Labvakar. Tā ir Agnese, mani sauc Jūris. Mums ir milzīgs prieks, ka jūs esat atnākuši šajā jaukajā vakarā, un es ļoti ceru, ka mums ir atnākuši visi, kas mums ir sarakstos. Jo, ziniet, ja jūs redzat Agnesi rozā kleitā un šitādās špiļkās, un mani smokingā, tad tam ir ļoti nopietns iemesls. Mēs esam jūs saaicinājuši šurp, lai mēs, es tagad pat sabijos tā vārda, pieminētu kādu mums visiem ļoti dārgu draugu. Jūs jau dzirdējāt dziesmu tikko, stāsts būs par Latiņu. Būs gan oficiālas runas, būs goda plāksnes, piemiņas plāksnes atklāšana, būs dziesmas, būs dejas, ja? Un būs daudz, daudz sveicēju. Jā, jo kā jau Juris teica, mēs esam sanākuši par godu tam, ka Tex-Mex restorānā šeit, Tekilas kvartālā, tiek atklāta pirmā piemiņas plāksne par godu Latam. Jā, te vajag aplausiem noraut jumtu tagad šitam kvartālam. Patiesībā, redz, Agnes pareizi saka, pirmā piemiņas plāksne. Es pieļauju, ka gan jau kaut kur kāds atklās vēl kādu. Faktiski jau vajadzētu būt tā, ka pie katras mājas Latvijā. Ziniet, ir daudz mums ēku, kur stāv rakstīts šajā namā no tāda līdz tādam gadam dzīvoja tāds un tāds cilvēks un darīja tādas un tādas svarīgas lietas. Nu, par Latu, man liekas, mēs varētu tiešām pie katra dzīvokļa durvīm šādu plāksni pielikt. Es atceros senos laikos, kad Padomju Savienība gāja uz beigām. Es vienā mazpilsētā ārā braucot pie pilsētas robežas pamanīju pieminekli Rubli. Vietēji entuziasti bija salikuši čuguna kanalizācijas vākus vienu uz otra, no tādā pamatīga augstumā, 3 vai 4 metri tur sanāca. Un klāt bija plāksnīta piemineklis Rublim. Nezinu, neatceros, kur tas bija, bet ļoti ceru, ka tas tur vēl stāv. Šī plāksne, ko mēs šodien atklāsim, arī, man liekas, te būs mūžīgi. Tā kā principā jūs visi esat šobrīd vēstures liecinieki, un tie bērni, kas šeit ir, arī pēc kāda laika, ilgāka vai mazāka, varēs tāpat kā tu pateikt par savām atmiņām, kā tika atklāta Latvijas plāksne. Ar lepnumu varēs stāstīt saviem mazbērniem, ka viņi bijuši klāt šajā vēsturiskajā notikumā. Pāris faktu, mīļie draugi, nu tad tie gadi, kurus mēs ar Latiņu esam kopā pavadījuši, 2 posmi tādi. Var jau būt, ka starp jums ir kāds, kurš ir piedzīvojis to pirmo posmu starp 1922. un 1940. gadu, bet pilnīgi noteikti visi no jums, izņemot tos pašus sīkākos, ir bijuši klāt gados 1993 līdz šim 2014. gadam. Un šajā otrajā posmā tas viss sākās lūk tā, ka 1991. gada 13. martā ir pieņemts lēmums, to ir pieņēmusi Latvijas Republikas augstākā padome, un tas lēmums saucas tā par Latvijas Republikas naudas zīmju izgatavošanu. Ministra padomei un Latvijas bankai tajā brīdī tiek dots uzdevums tātad radīt jauno papīra naudas zīmi un monētu izgatavošanas programmu un nodrošināt tās finansēšanu. Nu, ar visām no tā izrietošajām sekām, tātad piesaistot gan dizainerus, gan visu to tehnisko šteli, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu mūsu valsti ar mūsu pašu valūtu. Tieši tā, un ļoti liels prieks, ka mums ir bijusi ļoti arī skaista nauda, jo papīrs naudas zīmes rotā latviskās vides un garīgās kultūras simboli. Respektīvi, 5 latu nominālu simbolizēja Ozols, 10 latus Daugava, 20 latus latviešu sēta, Buru kuģis rotāja 15 latu banknoti un Krišjāna Barona portrets 100 latu banknoti. Savukārt 500 latu banknoti tautā zināmā Latviju Jaunava Milda, tā mēs viņu arī saucam, lai gan viņas kristītais vārds ir bijis mazliet cits, kā vēsture mums stāsta. Jo arī Milda ir bijusi vēsturiski uz pirmajiem pieclikniekiem, jau kas bija sudraba monētas, un pēc tam viņa kalpoja jau kā drošības simbols, tie tā varētu teikt, ūdenzīmē. Nu, un tagad viņi redz tā lēnām izplešās pa visu Eiropu, uz mūsu eiro, 1 eiro monētā. Vertikālā dominante visās mūsu latu papīra naudas banknotēs, jūs labi zināt, ir lielvārds josta. Ņemiet, kuru nomināli gribat, tur šī josta ir iestrādāta. Nu, lūk, tāda tā īsā vēsture par latu un mūsu valūtu varētu runāt daudz un dikti. Un par
ko mēs visi varam būt riktīgi lepni, tad neskaitāmās starptautiskās izstādēs gan mūsu monētas, gan mūsu banknotes ir ieguvušas plašu starptautisku atzinību un vinnējušas visas iespējamās prēmijas, kā tiešām viena no 20. gadsimta nogalas un 21. gadsimta sākuma skaistākā nauda pasaulē. Nu tad, mīļie draugi, mēs varam lūgt Žoržu Siksnu turpināt ar mūziku un pie oficiālās daļas tad ķersimies pēc brīža.